Es nolasīšu raksturvietu, kas mani uzrunājusi, un nedaudz arī paskaidrošu, kāpēc. Tā ir Titam 3. nodaļa, no 3. līdz 7. pantam. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodam dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodam ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un citu nīsdami. Bet kad atspīdēja Dievu, mūs glābēja laipnība un mīlestību uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši pēc savas žēlsirdības, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu mūsu pestītāju, lai Viņa žēlastībā taisnotu mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Tas ir Dieva vārds. Jā, tā bija Toms svētruna, kur Toms, viena no pirmajām Ciānas draudzē, kur Toms runāja par atjaunoto prātu. Viņš nolasīja, man šķiet, ka 5. pantu, un es bieži salīdzinu ar raksturvietas ar sinodiālo krievu valodas tulkojumu, jo tas man ir saprotams un pieņemams, un tur bieži ir pulks savādāk nekā latviskais tulkojums, un man iekrita acī, ka mazgāšanu atzimšanai tur ir rakstīts pavisam savādāk, un tas ir caur atzimšanai, caur pirti. Un es tad sāku pētīt šīs raksturvietas, un tā lēnām tappa šī uzruna. Lai Dievs uzrunā ikvienu katru, kā Viņš ir paredzējis šajā vakarā. Ko nozīmē šī norāde par piedzimšanu augšienes? Grieķu vārds palingenesis, kas 5. pantā ir tulkot kā atzimšana, vēl tikai vienu reizi ir lietots rakstos, un tas ir Mateja evaņģēlija 19. nodaļa, 28. pants. Bet Jēzus tiem sacīja: patiesi es jums saku, ka jūs, kas man pakaļ gājuši tajā atzimšanā, ka tas cilvēka dēls sēdēs uz savu godības krēsla, arī sēdēsiet uz 12 krēsliem un tiesāsiet 12 Izraēla ciltis. Es lasīju no Glika tulkojuma, un 65. gada tulkojumā ir tieši rakstīts jaunajā pasaulē. Šis vārds tajā atzimšanā būs rakstīts kā jaunajā pasaulē. Un šis vārds būtībā runā par jaunu laikmetu, kad pasaulē tiks atjaunot un tiks izveidot Kristus valstība. Un šeit ir runa par atzimšanu, kā Glika tulkojums to saka, visas radības atzimšana. Tas būtībā ir tas pats, kas jaunās debesis un jaunā zeme, par ko runā Jesai savā 65. nodaļā, 17. pantā. Jo redzi, es radu jaunas debesis un jaunu zemi, un tās pirmās lietas vairs nepieminēs, un tās vairs nenāks prātā. Jēzus šo atzimšanu parāda, ka kaut ko tādu, kam jānotiek ar visu radību, ne tikai ar cilvēkiem. Jo cilvēki nav vienīgā radības daļa, kas atrodas zem grēkā krišanas lāsta, aptraipīta un samaitāta. Visa radība ir cietusi no šāda likteņa. Kāds vēl uzdod jautājumu, kāpēc tas ir noticis? Tāpēc, kad pirmais cilvēks grēkoja, Dievs visu radību padarīja par redzamo grēku briesmīgu atspoguļojumu. Pilnīgi viss ir šī grēka smaguma atspulgs. Visas slimības, degradācijas, dabas katastrofas, tās viss ir redzams, dzirdams un taustāms pēdas šim postījumam, ko grēks ir ienesis mūsu pasaulē. Caur visām lietām, burtiski visur, ik uz soļa mums uzbrūk ļaunums. Piemēram, caur mēdījiem, TV,
radio, sociālie tīkli. Mēs visi visticamāk esam liecinieki tam, ka pavisam nesen Olimpisko spēļu iesākums ļoti, ļoti nievājoši, kariķējoši izrādījās pret kristiešiem. Un tagad viņi it kā mēģina teikt, ka varbūt tas nebija tā domāts. Kāds pat komentāros raksta, redz, Dievs jau neko neizdarīja, Dievs to pieņem, muļķības. Dievs nepieņem. Dievs ir savā žēlastībā pacietīgs uz mums, uz ikvienu katru. Viņš grib, lai mēs visi atgriežamies no grēkiem un nožēlojam un nākam pie viņa. Un tāpēc ir šis žēlastības laiks, to, ko kādreiz sen atpakaļ Toms teica, vēl Bāriņa ielā, kad viņš tas ir no Pola Vošera, kad Dievs ar vienu roku aicina mūs, nāc pie manis, atmet to grēku, un ar savu otro roku viņš attur savu grēku dusmību. Bet būs diena, kad šī roka nokritīs un piepildīsies tas, kas ir teikts rakstos, ka Dievs ir taisnais tiesnesis, Dievs ir atriebējis, viņš neko neatstās nesodīt. Ik viens stāsies Dievs soda priekšā, ik viens. Un tās ir pilnīgās muļķības, kad Dievs pieņem šo jauno kārtību. Viņš nepieņem. Viņš žēlastībā gaida uz mums, lai mēs atgrieztos no tā. Piemēram, kaut vai es ieeju savā Maksimā. Kas ir manā priekšā? Manā priekšā nostājās alkohola stendi. Es viņiem nekādīgi gandrīz nevaru apiet garām. Ir ceļš, ka man jāiet maksāt. Gribu vai negribu, es pie viņiem trīšos. Un tas ir speciāli taisīt. Tas ir Sātana atkal veiklais triks. Tāpat arī izglītības sistēmā, kur mums liek būt ļoti tolerantiem. Arī tur jau tiek sēta ļaunuma sēkla. Kādam tas notiek arī kādiem kaimiņiem, draugiem. Droši vien jau var teikt, ka tie ir bijušie draugi kādam, kas ir novērsušies no jums, kas iesmēja pa jums. Un, kad tas notiek ar mums, tad mums jākoncentrē visu savu uzmanību uz Dieva žēlastību. Tā ir suverēna. Un tā ir katru no mums atbrīvojusi no iepriekšējās dzīves, pateicoties vienīgi tā kunga dievišķai gribai un viņa dievišķās godības dēļ. Un nevis tāpēc, ka mūsos kaut kas ir bijis labs vai cienīgs. Dievs tiešām grib, lai mēs visi tiktu izglābti. To viņš ir apliecinājis ar apostulu Pāvilu 1. vēstulē Timotejam 2,4, kas grib, ka visi cilvēki top izglābti un nāk pie patiesības atzīšanas. Un ir arī rakstiet, kur mēs visi zinām, Jāņa 3, 16, 17, jo tik ļoti Dievs pasaules mīlējis, ka viņš savu vienpiedzimušo dēlu devis, ka visiem, kas tic uz viņu, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgo dzīvošanu. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, ka tas pasauli sodītu, bet ka pasauli caur viņu tap pestīt. Es meklēju, kas ir rakstīts par radības atzīšanu, un nedaudz pastāstīšu, ko es mēģināju sakārtot šajā vakarā. Viena no svarīgākajām vietām rakstos, kur tas ir pieminēts, ir vēstule romiešiem 8. nodaļa 20. 23. pants. Jo radījumi ir padot nīcībai ne pēc savas gribēšanas, bet tādēļ, kas tos tai ir padevis uz cerību, jo arī radījumi paši taps atsvabināti no iznīcības kalpošanas uz Dieva bērnu godības svabadību. Jo mēs zinām, ka visi radījumi kopā nopūšas un kopā mokās līdz šim. Un nevien tie, bet arī mēs paši, kam tā gara pirmība ir, mēs paši arī nopūšamies pie sevis, gaidīdam uz to bērnību, uz mūsu miesas atpestīšanu. Ja varētu šos pants nedaudz saviem vārdiem paskaidrot. Jo radība
visa radība, pilnīgi viss, ne tikai cilvēks, pakļāvās tukšībai nevis brīvprātīgi, bet pēc tā mūsu Dieva gribas, kas to pakļāva. Tas ir Dievs, jo tikai Viņš var kaut ko pakļaut tukšībai. Cerībā, ka arī pati radība tiks atbrīvot no samaitātības, verdzības un nonāks Dieva bērnu godības brīvībā. Kādu dienu notiks liela atjaunošanās, un tad visa radība pievienosies Dieva bērniem godpilnajā atzimšanā. Jo mēs zinām, ka visa radība vaimanā un cieši līdz šim. Burtiski tas varētu būt kā dzemdības sāpes. Un šis ir jaundzimšanas attēls. Un ne tikai radība, bet arī mēs paši, kam ir gara pirmsākums, un mēs paši vaidam, gaidot pilnīgo miesa izpirkšanu. Tātad, ja mēs saliekam kopā visu šīs daļas, tad aina izskatās aptuveni šādi. Dieva plāns ir tāds, lai visa radība piedzimtu no jauna. Tas nozīmē, ka visa radība tiks atbrīvot no tā tukšuma, sabrukuma, slimībām, nelaimēm, lai rastu jaunu kārtību, jaunas debesis un jaunu zemi. Un tā būs liela vispārēja atzimšana. Visa jauna dzimšana. Lietojot šo vārdu atzimšana, palingenesis, grieķu valodā, vēstulē Titam Pāvils 3. nodaļā 5. pantā vēlās, lai mēs redzētu, ka mūsu atzimšana iekļaujas kopējā atzimšanas ainā. Šis jaunais, ko mēs iegūstam, piedzimstot no jauna, atzimstot, ir augļu sākums. Tā ir ķīla par vēl krāšņāku jaunību, ko mēs saņemsim, kad mūsu ķermeņi tiks atjaunoti kopā ar visu atjaunojamo. Vēstulē romiešiem Pāvils 8. nodaļā 23. pantā saka, un nevien tie, bet arī mēs paši, kam tā gara pirmība ir, jo mēs esam atzimuši no gara. Mēs paši arī nopūšamies pie sevis, gaidīdam uz to bērnību, uz mūsu miesas atpestīšanu. Iedomājieties, mūsu ķermeņi un visa pasaule kādu dienu piedalīsies šajā atzimšanā. Un Dieva plānā nav iekļauts garīgi atjaunots dvēseles nolietotos ķermeņos, kas dzīvo slimību un postu izmocītā pasaulē. Bet tā būs atjaunota pasaule, kurā cilvēki būs ar atjaunotiem ķermeņiem un dvēselēm, caur kurām viņi patiesi varēs baudīt sadraudzību ar Dievu un slavēt Dieva vārdu. Kad mēs sadzirdam šo vārdu atzimšanu, mums ir jāapjauš, cik lielu nozīmi tas sevi ietver. Dievs izglāba mūs ne pēc taisnības darbiem, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlastības ar atzimšanas pirti. Šo es jau tā kā ieliku no tā krievvalodas tulkojuma. Un atjaunošanos svētajā garā. Kad apustulis Pāvils 7. pantā saka, ka jaunpiedzimšanas mērķis ir, lai caur viņu žēlastību taisnot paliekam par mūžīgās dzīvības mantiniekiem pēc tās cerības, viņš domā mūs kā mantinieks visam, kas ietilps mūžīgajā dzīvē. Jaunām debesīm, jaunai zemē, jaunām miesām, jaunām skaistām attiecībām, jaunam bezgrēcīgam skatam uz krāšņo un skaistu radību. Tad kāpēc mums ir vajadzīga šī piedzimšana no augšienes? Vēstulē Titam 3. nodaļa, 3. pants runā. Jo arī mēs citkārt bijām neprātīgi, nepaklausīgi, alodami, iekārošanām un dažādām kārībām kalpodam, blēdībā un skaudībā dzīvodam, naidīgi, citu ienīdēdam. Es pārsvarā visu raksturvietas esmu ņēmis no Glika tulkojumu. Un tādi mēs bijām. Un te ir aprakstīts sirds stāvoklis. Šis viss ir morālais ļaunums un nevis fizisks kroplības, nepaklausība, malda, iekāras verdzība, ļaunprātība, skaudība, naids
Mēs ik viens katrs esam bijuši šajā sarakstā. Mūsu atzimšanas nepieciešamības iemesls ir tas, ka Dievs neļaus šādām sirdīm ienākt tajā, ko viņš ir radījis no jauna. Kā Jēzus ir teicis, ja mēs nepiedzimsim no jauna, mēs nevarēsim redzēt Dieva valstību. Un tāpēc mums ir jāpiedzimst no jauna, mums ir jāmainās. Mums ir jāiegaumē un jāsaprot tas, ka mūsu pestīšana ir vissvarīgākais un visvērtīgākais notikums mūsu dzīvē. Un nekas nav un nevar tikt salīdzināts ar to. No vienas puses pestīšana ir saistīta ar mūsu atbrīvošanu no grēka soda. Tas ir, mēs esam atbrīvoti no dievišķām dusmām un elles. No otras puses pestīšana dod mums priekšrocību sasniegt patiesības atziņu, kas ir rakstīts 1. Timoteja 2. nodaļas 4. pantā, kas grib, ka visi cilvēki top izglābti un nāk pie patiesības atzīšanas. Kļūt dzīviem ar Kristu, kas ir rakstīts Efeziešu vēstulē 2.5, un mums, kas bijām nomiruši grēkos, ar Kristu ir darījis dzīvus caur žēlastību, jūs esat izglābti. Mēs varam izglābties no tumsas varas un ieiet viņa mīļotā dēla valstībā, kas ir rakstīts Kolosiešu 1. nodaļā 13. pantā. Tas mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārstādījis savu mīļā dēla valstībā. Un tā mēs varam iegūt mūžīgās dzīvības cerību. Tas ir no vēstules Titam 1. nodaļas 2. panta. Mūžīgas dzīvošanas cerībā, ko Dievs, kas nevar melot, no mūžīgiem laikiem ir apsolījis. Mēs tikām glābti ne jau tāpēc, ka spējām paši kaut ko no sevis izspiest. Un tas ir rakstīts Efeziešu vēstulē 2. nodaļā 8.9. Jo no žēlastības jūs esat pestīti caur ticību. Un tas ne no jums, tā ir Dieva dāvana, ne no darbiem, lai neviens nelielās. Skaidrāks pa skaidru ir pateikts, tā ir Dieva dāvana. Mēs ne ar kādiem labiem darbiem. To, ko mēs pat censtos darīt pareizi un taisnīgi, mēs nespētu nopelnīt savu glābšanu. Kāds ir mūsu ieguldījums Dieva glābšanas darbām? Nekāds. Tā ir Dieva dāvana. Mēs neesam pelnījuši atbrīvošanu no grēka, neatbrīvošanu no elles. Mēs neesam pelnījuši atzimt un tā pārveidot pēc mūsu kunga tēla. Mēs neesam pelnījuši būt Dieva bērni, ne arī līdzgaitnieki ar viņa dēlu Jēzu Kristu. Un tagad es ļoti gribētu, ka es varētu tā kā kādreiz Mārtiņš sevišķi Bībeles to teikt, bet Dievs, viņš ir tas, kas to dara. Mēs bijām neprātīgi, nepaklausīgi, bijām vergi saviem iekārēm un bijām dusmīgi, skaudīgi, naidīgi, ļauni cilvēki. Bet Dievs, kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnību un mīlestību uz cilvēkiem, kad atspīdēja Dieva laipnība, grieķiski šis vārds skan Christotes, žēlastība vai labestība. Tātad mūsu glābēja laipnība, žēlastība un mīlestība uz cilvēkiem. Un Dievs ir tas, kurš mūs izglāba. Christotes nozīmē patiesu labestību vai sirds dāsnumu. Mūsu glābšana no grēka iznīcības un nāves pilnībā balstās uz Dieva labestību, jeb žēlastību, kā tas būtu krievu valodā. Uz viņa žēlsirdīgajām un dāsnajām rūpēm, kas mūs velk pie sevis un uz visiem laikiem atbrīvo no grēkiem. Uz visiem laikiem. Mēs reiz bijām miruši, bet Dievs mūs padarīja dzīvus.
Un tā ir žēlastības jēga. Mirušo spēkā nav to izdarīt. Ko var izdarīt miris? Miris ir miris. Bet Dievs, bagātīgi būdam žēlastībā. Jā, Dievs arī pēc savas dabas ir labs pret pazudušajiem, par ko tiek rakstīts Lūkas evaņģēlijā, 6. nodaļa, 35. pants. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet, nekā atkal par to negaidīdami. Un tad jūsu alga būs liela, un jūs būsiet tā visaugstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgiem un ļauniem. Ir rakstīts, ka saule lec un ried gan par taisniem un netaisniem. Bet žēlastīgs Dievs ir tikai pret saviem bērniem, pret tiem, kas tiek izglābti. Tātad, ja mēs esam piedzimuši no augšienes, esam pamodināti no garīgās nāves, mums ir dots redzīgas acis, dzirdīgas ausis, un mums ir sirds, kuras uzticas Kristum, izprotot to, ko Viņš, Jēzus, ir izdarījis mūsu dēļ, tad tas ir tikai un vienīgi no tā kunga laipnības, no Kristotes. Un arī man pirmā saskarma ticība bija caur luterāņu draudzīti. Un es gatavojoties pēkšņi atcerējos, ka viņiem liturģijā kādā izskan tādu vārdu, jo Viņš ir laipnīgs, Dievs ir laipnīgs. Dievam tīk dot mums savu labestību, jo plašāk paliek mūsu izpratne par Dievu, jo pārsteidzošāka ir viņa labestība pret mums. Kad atspīdēja Dievu mūsu glābēja laipnība. Caur šo laipnību mēs esam atzimuši. Mums ir jāiegaumē tā vienkārša lieta. Dievs ir labs, laipnīgs, žēlsirdīgs pret mani, pret tevi, pret ikvienu. Un tālāk šajā pašā pantā Pāvils runā par mīlestību uz cilvēkiem. Grieķu valodā tas būtu skanēt kā filantropija. Un šis salikts vārds ir lietvārds, kas sastāv no diviem vārdiem – fileo, mīlestība, un antropos, cilvēks vai cilvēks. Šis vārds nozīmē līdzjūtību. Ļoti vēlme atbrīvot kādu no sāpēm, nemieru vai briesmām. Šis vārds, filantropija, lai aprakstītu Dieva mīlestību, ir minēts vēl tikai apustuļu darbos 27. un 28. nodaļās, un ne latviešu tulkojumos. Latviešu tulkojumos runā par laipnību, sinodiālais tulkojums runā par mīlestību uz cilvēkiem. Dieva mīlestība ir agapas mīlestība. Mēs visi zinām šo pašu spilgtāko agapas mīlestības pantu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš savu vienpiedzimušo dēlu devis, ka visiem, kas tic uz Viņu, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgu dzīvošanu. Un tikai pateicoties šai mīlestībai pret cilvēkiem, Dievs atbrīvo grēcinieks no viņa paša netaisnības un nāves briesmām. Vēstule Efeziešiem 2. nodaļā, 4. un 6. pantā par to ir rakstīts. Bet Dievs, bagāts būdams apžēlošanā, mūs ir mīlējis savas lielās mīlestības pēc. Un mūs, kas bijām miruši grēkos, ar Kristu ir darījis dzīves. Caur žēlastību jūs esat glābti. Un līdz uzmodinājis un līdz sēdinājis debesīs iekš Kristus Jēzus. Mums beidzot jāsaprot un jāatceras tas un jāatzīst, ka ne mēs sevi izglābām ar saviem darbiem vai vēl kaut kā, bet Dievs. Bet Dievs mūs izglāba un ne pēc darbiem, bet pēc savas žēlastības. Dievs ir tas, kur glābi. Un šī glābšana ir pats galvenais mūsu zemes dzīves laikā. Ne ar kādiem darbiem mēs nespētu nopelnīt savu glābšanu. Nav mūsu ieguldījumi Dieva pestīšanas darbā. Mēs nebijām pelnījuši būt atbrīvotiem no grēka un nāves. Mēs nebijām pelnījuši kļūt par Dieva bērniem.
to, ko mēs neesam pelnījuši, to Dievs dod no savas žēlsirdības. Grieķiski šis vārds skan eleos. Šis vārds būtībā nozīmē žēlsirdības ārēju izpausmi un nozīmē, ka tiem, kas saņem šo žēlsirdību, tā ir nepieciešama, un tiem, kas to izrāda, ir plaši iespējas šo vajadzību apmierināt. Žēlastība un žēlsirdība skan līdzīgi. Un jā, savā ziņā šie vārdi arī līdzīgi. Taču žēlsirdība attiecās uz ciešanām, bet žēlastība uz vainu. Žēlastība attiecās uz grēcinieku stāvokli grēkā, bet žēlsirdība uz grēcinieku stāvokli Dievu kā tiesneša priekšā. Ja žēlastība likumīgi piedod grēkus, tad žēlsirdība palīdz tā teikt mums nākt pie prāta. Un tā mēs esam nonākuši pie 5. panta vēstulē Titam, kur dēļ es uzsāku šos meklējumus par mazgāšanu, atzimšanu. Jā, sinodālā tulkojumā tas skan pavisam savādāk. Caur atzimšanas pirti. Atzimt caur pirti. Skan pavisam citādi, es toreiz nodomāju. Tas ir spēcīgāk un kaut kā savādāk, un tas arī man kaut kā arī uzrunā. Un tā vairs nav parasta mazgāšanās. Mēs varam iedomāties pirti, jo katrs ir bijis pirtī. Ko mēs zinām? Tā nav vienkārši duša. Nepavisam nav tās. Pirtī tu tiec karsēts, tad atnāk kāds ar slotu un sāk tev pērt. Tā labi pērt. Un ja mēs nomainām vārdiņu pērt uz šaust, vai tas jau nav kaut kur dzirdēts? Vēstulē ebrejiem par to teikts, ka mūsu debes tēvs šausta, ko viņš mīl. Tā tad tev kārtīgi izkarsē, tad pamatīgi nopēr. Un dažreiz mēs esam būtībā pelnījuši to slodu, ko pēr gandrīz bez lapiņām. Tādu slodu, ko parasti lauka ielas sētnieki. Tas būtu diezgan sāpīgi, vai ne? Bet lai sāp tagad, te kamēr ir šis žēlastības laiks, kad mēs varam laboties kā skolā. Un tad mēs pēc šīs pēršanas jožam uz baseinu vai dīķi un lecam iekšā kā nočūkst. Un nočūkst tā pilnīgi tāda dainiņa iekrīt galvā. Tu lec, nočūkst, tev ir piedots. Tev ir piedots, tu esi tīrs, tu esi atmazgāts. Jā, caur sāpēm, karstumu, bet tu esi atzīms. Un kas ir šis brīnišķīgais pirtnieks? Pats Dievs. Un viņam katreiz būs pie katra pareizā slotiņa, ar lapiņām, dažreiz bez. Jo ar vienu pirti, man liekas, ka nepietiks. Un arī pirts var būt kā atgādinājums tam karstumam, kur būs vēl karstāk nekā pirtī, nebūs atzimšanas, nebūs nekā, tu netiksi atmazgāts. Tajā karstumā būs drudzis, būs bailes un zobu klabēšana mūžīgi. Dievs savā žēlstībā ir izvēlējis mūs nomazgāt ar atzimšanas pirti. Kad mēs tikām izglābti, mēs tikām attīrīti no grēkiem un bojējas, kas radās garīgās nāves rezultātā. Vēstulē Romiešiem 8. nodaļa 2. pantā ir teikts, jo dzīvības gara bauslība iekš Kristus Jēzus man ir atsvabdinājusi no grēku un nāves bauslības. Svētais gars darbojoties caur vārdu ļauj mums dzīvot jaunu dzīvi Kristū. Tāpēc, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, vecais ir pagājis, tagad viss ir tapis jauns. Šo daudz
mēs zinām no galvas. Mēs tikām ne tikai glābti ar Svēto garu, bet tad, kad mēs piedzimstam no augšienes, Dievs bagātīgi un bez mēra izlej pār mums savu Svēto garu. Viņš mums dod kā pavēle topiet gara pilni. Mums ir dots Svētā gara spēks. Svētais gars mums dod garīgu dzīvi. Viņš uztur šo garīgo dzīvi, stiprina dzīvi. Būtībā Svētais gars ir mūsu mūžīgās dzīves ķīla. Vēstule Efeziešiem 1. nodaļā 13. pantā par to ir teikts. Caur to arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju. Iekš viņa arī jūs pie ticības nākuši, esat apzieģelēti ar apsolīšanas Svēto garu, kas ir mūsu mantošanas ķīla, ka viņš pestīs savus ļaudis savai godībai par slavu. Un mēs nevaram aizmirst to, ka esam glābti tikai un vienīgi pateicoties Dieva dēla Jēzus Kristus aizvietojošam izpirkuma upurim. Kristus nāve mūsu vietā un mūsu labā ir vienīgais mūsu glābšanas līdzeklis. Apostuļu darbos Pēters teica, ka viņš, Jēzus Kristus, tika nonāvēts saskaņā ar Dievu noteikti nodomu un iepriekš paredzējumu. Šī nāve bija saskaņā ar Dieva plānu un bija nāve par visu cilvēku grēkiem. Pilnīgi visu cilvēku. Un mēs esam taisnoti caur Jēzus žēlastību uz mums. Dieva žēlastība ir pār mums, un Dieva žēlastība ir nepelnīta labvēlība pret mums. Ja esam piedzimuši no augšienes, mēs esam parādā Dieva žēlastībai. Mēs neko nedarījām, lai nopelnītu šo piedzimšanu. Mēs bijām cietsirdīgi, garīgi miruši un pretojamies Dievam. Un kāds, kas atcerās manu liecību, es ļoti iesākumā kliedzu uz Dievu, ka es neesmu marionete viņa rokās. Es nevarēju pieņemt šo žēlastību. Es neizpratu vārdu zemoties Dievu priekšā. Man tas likās savādi, ka man būtu jāzemojās. Es neizpratu. Un Dievs būtu rīkojis pilnīgi un taisnīgi, ja viņš būtu pagājis man garām. Bet Dievs mūs mīl. Tā kā Jēzus ir samaksājis, būtībā izpircis no mūsu grēkiem, tad tie ar Dieva žēlsirdību ir paņemti nost no mums. Dieva taisnīgums ir apmierināts pilnībā. Tāpēc Dieva mīlestība, labestība, žēlsirdība, atzimšana, atjaunošanās var darboties mūsu dzīvē. Žēlastība. Te ir domāts tieši žēlastība kā vārds, kas raksturo, ka žēlastība ir tā nepelnītā Dieva labvēlība pret mums. Dod to, ko mēs neviens nebijām pelnījuši. Mēs neesam pelnījuši, nebijām, pareizi sakot, saņemt piedošanu, neesam pelnījuši, ka mūsu grēki tiek paņemti prom no mums, neesam pelnījuši to, ka mums tiek dot debesu pilsonība. Neesam pelnījuši, lai mums tiktu pieskaitīta Kristus taisnība, lai mēs tiktu attaisnoti, svētīti un kādu dienu pagodināt mūsu žēlīgā glābēja un kunga klātbūtnē. Un galvenā žēlastības darbība būtībā ir izteikta 3 vārdos. Viņš mūs izglāba. Šī glābjošā žēlastība dod vēl vienu apbrīnojumu priekšrocību grēciniekam, kas neko nav pelnījis. Un tas ir ticībā mēs kļūstam par mūžīgās dzīvības līdzmantiniekiem.
Apostols Pāvils par to runā vēstulē romiešiem 8. nodaļā 16. un 17. pantā. Tas gars pats apliecina līdz ar mūsu garu, ka esam Dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, proti Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja tikai līdz ciešam, kā arī līdz topam pagodināti. Mums jāatcerās tas, ka mūsu atjaunotais stāvoklis ir tas, kurš rada mūsos vēlmi darīt taisnības darbus. Jo vēstulē Titam Pāvils raksta, viņš mūs ir izglābis ne pēc taisnības darbiem. Apostols labi pazīst cilvēcisko tieksmi domāt, ka tad, kad ar mums notiek kaut kas labs, tas nozīmē, ka mēs esam darījuši kaut ko labu. Pāvils to labi zina un tādēļ brīdina par šādu domāšanas veidu. Mēs nedrīkstam tā domāt. Izrādās, ka no glābšanas ir izslēgti ne tikai mūsu visļaunākie pārkāpumi un vissliktākie nodomi, bet arī mūsu labākie darbi un labākie nodomi. Tie nevar nedz atjaunot, nedz uzturēt dzīvību pēc atdzīvināšanas. Un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ tiek uzskatīts, ka frāze mazgāšana atzimšanai, šī pirts, neatiecas uz kristībām. Džons Paipers par to saka tā: neatkarīgi no tā, vai tā ir vecās derības apgraizīšana vai jaunās derības kristīšana ūdenī, ne labie darbi, ne pat sakramenti nav atzimšanas pamats. Dieva žēlastība, Dieva mīlestība, pilnīgi bezatlīdzības Dieva žēlastība. Tikai tā vien ir jaunpiedzimšanas pamatā. Ne apgraizīšana un kristība, ne taisnības darbi. Atzimšana tiek dota no augšienes un rada vēlmi darīt taisnības darbus, un nevis otrādi. Mums ir jāļaujas tam, lai Dievs atver mūsu acis, lai mēs redzētu, ka neviens cits nevar padarīt mūs pazemīgāks un laimīgāks par šo patiesību, ka esat piedzimuši no augšienes, nevis kaut kā paveikta dēļ, bet tikai un vienīgi Dieva žēlastības dēļ. Mums ir jāiemācās zemoties šīs patiesības priekšā. Lūksim Dievu. Jā, pateicība Tev, mīļais debes Tēvs, par Tavu bezgalīgo žēlastības laiku. Paldies, ka Tēvs, Tu mūs esi tā mīlējis, ka Tu sūtīji savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, atpirkt mūs no grēka verdzības. Paldies, ka Tu esi mums dāvājis svēto garu, Tēvs, kurš gādā par to, ka mums nav ko teikt. Viņš dod vārdus, ka mums nav spēka lūgt. Viņš nopūš lūdz ar mums nopūtā. Jā, Tēvs, dod mums šo mācību, ka mēs spējam saprast Tavu lielo mīlestību, lielo žēlastību, lai mēs spējam izprast patiesi no sirds dziļumiem, ko Tu esi Kristu darījis mūsu dzīvēs, ka Tu mūs esi atpircis caur savām asinīm, caur savu nāvi, no grēka verdzības, kad caur Tavām asinīm mēs esam šķīstīti un taisnot mūsu debes Tēva priekšā. Paldies par svēto garu, kas ir mūsu aizstāvis ikvienā lietā. To visu mēs pasakāmies un lūdzam mūsu glābēju un pestītāju Jēzus Kristus vārdā.